Tev jāsāk uztvert pārdošanu kā spēle, jo patiesībā tā arī ir. Ja? Nevajag uztvert visu tik pārāk nopietni, tik šausmīgi diplomātiski, nopietni un oficiāli visiem pieiet. Uztveram to vairāk kā spēli. Mēs zvanām klientam, un pat ja viņš sākumā nav interesēts, super, tas ir tas, ko mums vajag. Paskatāmies, vai mēs spēsim ar mūsu vārdiem, mūsu tonalitāti, mūsu kaut kādām iemaņām pārvērst to, viņa nav ieinteresēts uz iespējams ieinteresēts. Ja? Vai mēs varēsim to, nezinu, gan vai man to vajag pārvērst uz, ok, paskatāmies, kas jums tur ir. Ja? Uzsveram to kā spēli, jo tieši tāpatās kā šahs, piemēram, tur ir miljons dažādi gājieni. Tieši tāpat arī pārdošanā ir miljons dažādi veidi, kas var sarunā notikt, ja? Bet mēs atpazīstam kaut kādus paternus, ja tā saucamos, kā to latviski pateikt, nezinu. Bet tādas tā kā ir iezīmes, ja, kuras mēs atpazīstam un mēs zinām, kā ar to strādāt. Tieši tāpat arī šahā ir kaut kādi gājieni, kur tu atpazīsti, ko viņš mēģina izdarīt. Un tieši tāpat pārdošanā atpazīstam un vienkārši uztveram to kā spēli un mēģinam uzvarēt kaut kādā no tām situācijām. Nevajag uztvert visu vienkārši pārāk nopietni un pārāk diplomātiski. Ja? Uztveram, draugi, mīļie, to kā spēli, kurā vienkārši atpazīstam kaut kādas lietas un mēģinam iemācīties ar tām strādāt.